Lauksaimniecības enerģētika ir profesionālā bakalaura studiju programma. Studiju procesā tiek apgūtas zināšanas siltumenerģijas, augstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvaldē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas absolventiem studiju laikā iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes un tālāk izkoptās personības īpašības nodrošina iespēju konkurēt darba tirgū, enerģētikas nozarē un turpināt izglītību maģistrantūrā. Iegūtā kvalifikācija viņiem nodrošina labu orientāciju ar profesiju saistītos jautājumos un spēju iekļauties Latvijas enerģētikas inženieru darba tirgū, kā arī starptautiskajā apritē. Viņu iespējamās darba vietas ir valsts institūcijas un privātas struktūras, kas darbojas elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomā. Būtiski ir uzsvērt, ka šīs studiju programmas absolventi ir vadošie valsts enerģētiķi. To, ka nozara gaida jaunos speciālistus, apliecina arī paši darba devēji. Ja mēs runājam par karjeras veidošanu, tad katra dzīves pieredze, vai tās ir mācības, vai tas ir darbs, dod kaut ko nākotnē. Un arī Jelgavā universitāte, noteikti tas laiks, ko es pavadīju universitātē, iepazīstot gan šos kolēģus savus nākošos, kas arī mācījās, kā arī mācību spēkus, pastoties, kāds ir mācību bāzes nodrošinājums, deva priekšstatu par to, kādā kvalitātē šie speciālisti tiek sagatavoti. Gribētos noteikti lielāku popularitāti šai enerģētikas specialitātei, jo es uzskatu, ka elektrība, enerģētika, viņi nebeigsies nekad. Labprāt pieņemam praksē studentus gan no profesionāli tehniskajām vidusskolām, gan no tehnikumiem, gan no universitātes un arī Jelgavas universitātes. Un faktiski tad ir redzams tā pirmā atdeve, cik cilvēki ir ieinteresēti, kāda viņa perspektīva nākotnē. Un arī, kā es teicu, tad piedalīties šeit valsts eksāmenu komisijās, jau mēs varam spriest par to līmeni, kāds ir skolai. Ikvienam, kas izvēlēs šo fakultāti, ir jāsaprot, ka elektrība, tas ir tā kā dzīvesveids. Tas nav vienai dienai, tas ir uz visu. Un jāmācās. Jā, elektrība nekad nevar iemācīties līdz galam. Ir visu laiku tādas lietas, ko jāturpina mācīties. Bez zināšanām vēl tas ir, ka ir neatlaidība vajadzēja. Ja? Jo tur neviens diplomu nedod. Bez zināšanām, bez neatlaidības, bez visiem tiem vajadzīgajiem darbiem, kas ir nepieciešami, lai iegūtu to diplomu. Ja? Līdz ar to ir izaugsmas iespējas un viss tā tālāk darbā. Jo atnācies strādāt kā tehniķis, tagad jau vecākais meistars. Ceru vēl uz izaugsmas iespējām.